godātie mūsu partija, mana partija biedri. Es esmu pirmo reizi vispār runāt tādas politiskas lietas. Vienmēr es uzstājos, piemēram, konferenci un kongresē daktariem, bet pirmo reizi politiski runāsim. Un tas ir mana māja, pirmā māja Latvijā 93. gadu. Šeit strādāju universitāte, medicīnas fakultāte. Un 17 gadi atpakaļ nedomāju, ka kādreiz es stāvēšu šeit un runāšu par politiku. Bet tiešām Latvijā pēdējā laikā ir tā doma, ka Pabrikungam, Štokamberg, visi runā. Jauni cilvēki, jaunas idejas, jaunais asins, nākiet, strādāsiet, darīsiet kaut ko. Un visi man arī saka, tur ir mēsli, tur ir zagļi, tur ir netīri cilvēki. Es paņēmu lēmumus un es gribu strādāt, un varbūt es būšu netīrs, bet es nebūšu zaglis, tas noteikti. Un es runāšu ļoti ātri par 3 lietas, ko es gribētu redzēt Latvijā. Pirmais ir lojalitāte un patriotismu. Latvijā mums trūkst visiem, gan latvieši, gan citi tautieši. Un to es redzu katru dienu, kad es runāju ar savu slimnieku, un viņš ir gatavs uzreiz brauc prom. Tas ir viens. Numur 2, ko es neredzēju un nedzirdēju šodien vienotības programma par integrāciju. Latvijā integrācija ir ļoti svarīga lieta, jo mums ir tik daudz citi tautieši cilvēki, kas dzīvo Latvijā, it kā fiziski viņi ir šeit, bet veseli ir kaut kur cita vietā. Mums vajag strādāt, lai tad veseli atkal nāk atpakaļ, jo tā ir cilvēki, kas maksā nodokli, tā ir cilvēki, kas strādā, tā ir cilvēki, kas palīdzēt un turpmāk Latvijā attiecības uz priekšu. Kāpēc es tā runāju? Tāpēc es saprotu, ka mēs katru gadu, arī kad bija tā trekni gadi, saucamā trekni gadi, ja, Latvijā katru gadu bija mirstība vairāk nekā dzimtība, pa 15 līdz 20 tūkstoši. Tas nozīmē, pēc 20 gadiem mēs tiksim pie tā, ka mēs 500 000 mazāk. Kas maksās, kā Latvija var aizstāvēt turpmāk? Šeit ir ļoti svarīgi jautājums. Tāpēc tā integrācijas politikā valstī vajag definēt un sākt strādāt uz priekšu. Trešā ir veselības sistēma. Veselības sistēma, es to no turienes nāku un saprotu, kas tā nozīmē. Un es neticu nekad, un ticiet mani, šeit nebūs kā Kanadā, ka mēs visiem varam iet pie doktora un nemaksāsim neko. Tāpēc vajag definēt valsts funkcijas, ko valsts par prioritāti dod iedzīvotāja, un ko mēs varam, un ko veselības var būt apdrošināti arī nāk klāt, jo, piemēram, kāpēc jābūt okta un kasko, un nevajadzētu būt, piemēram, veselības apdrošināšana valsts iedzīvotāja. Un pēdējā par vienotībā, es esmu šeit, kāpēc ir vienotība. Kāpēc es redzu, ka būs spēks, kāpēc es redzu, ka mēs būsim visi kopā un strādāsim un domāsim kopā. Es vienkārši gribu pabeigt ar to, ka mēs vajadzētu domāt tikai pozitīvi un runāsim pozitīvi un apsolīsim savu vēlētāju tikai lietas, ko mēs tiešām varam darīt, vienalga tā, bet labāk, lai to tā maz, ne tikai runāsim literatūrā un tā tik laba dzīve rīt, un pēc 4 gadiem tiešām nekas nebūs. Tā kā lai dzīvo mūsu tauta, lai dzīvo Latvijā, dzīvosim kopā. Paldies!